Sveicināti, sporta draugi! Mums latviešiem ir ārkārtīgi daudz hokeistu. Vēl vairāk mums ir dzejnieku. Un, ja ir vienā ģimenē gan hokeisti, gan dzejnieki, tas jau ir ļoti nopietni. Kristians Pelšs, hokeists. Hokeists. Bet grāmata, kur es tur rokās, un te ir starp citu Kristiāna bilde no bērnības, tur 10 gadi varētu būt, ne? Nu, 9 varbūt pat. Šo dzejas krājumu sarakstījis viņa tēvs, Ēnārs Pelšs. Dzejnieks, kurš citstarpā raksta dzeju arī hokeistu valodā, kā tu teici, ja? Jā. Tas ir iepina dažus tādus vārdus, kurus varbūt Rainis nerakstītu, bet Aspazīja rakstītu. Bet Ēnārs Pelšs ir aplaimojis latviešu literātu druvu ar šo te izdevumu, un interesanti ir. Jā, tu pats esi šo to pāršķirstījis, ko tēvs raksta? Protams, jā. Pārlidojumās vienmēr, kad ir brīvs laiks palasu. Ko viņš raksta? Kā tavuprāt, kā viņš raksta? Kas ir viņa filozofija? Kas ir viņa, tiksim, tas dzīves redzējums vai ko viņš kodē? Nu, tur rakstīts ir par visu, par dzīvi un vienkārši katrā tekstā ir vai pants par viņu pašu, viņas dzīves stāstu, vai arī kā dzīve vienkārši notiek visu dzīvē. Viņa tāda ļoti garīga, ir interesanti palasīt, un viņa iedvesmo arī. Kā dēls tu atpazīsti tēva rokrakstu? Es domāju, tāda izpratnē, ka tā ir viņa dzīve, un tu, protams, ka jūs esat viena ģimene, vai ne? Nu, jā. To tu starp rindām redzi, vai ne? Jā. Ļoti labi. Es saprotu, ka tēvam arī viņš līviem tādas rindas ir rakstījis, dziesmām pāris tur arī. Jā, bija tur 3 sievietes bija tur. Tā ir slavena dziesma. Kurš tur nezina par 3 sievietēm dziesmu? Tā kā atceramies, jā. Tur ir apstāvējis cilvēks, kas ir nolicis uz sliedēm vien hokeists. Tā kā veči, un arī dāmas lūdzu, ielāgojiet to. Kristians Pelšs šodien par hokeju. Kristian, apstāsti, kā tad ir īsti? Redzam pēc oficiālajiem dzimšanas datiem, tad Prēļi, statistika Liepāja, Daugavpilis daudzies, Rīgu, tagad Amerikā, Edmontona, Kanādas atvainojos. Izstāst par savu bērnību. No kurienes tu nāci? Nu, dzimis esmu Prēļos un ar sportu sāku nodarboties no 5 gadiem. Un, ja godīgi, tas bija ļoti tāds, vecāki man to palīdzēja, tāpēc, ka es biju aizbraucis kaut kā pie ārsta kaut kas man bija jāpārbauda. Prasīja, lai es nolieku kā no vienas kājas uz otru, un es to nevarēju, un teica, ka esmu ļoti fiziski neattīstīts puika. Vājš, ja, tā kā? Jā, vājš. Un tā no 5 gadiem es sāku nodarboties ar džudo. Nodarbojos 2 gadi tur, pēc tam uzcēla halli Daugavpilī, un tā sākās, ka man teica aizveda pirmajā dienā, nopirka uzreiz visu formu pilnībā, un Eveliņš Kreklu. Eveliņš Krekls? Jā, es vēl nebiju nekad mūžā slidojis ledus, un nebija pat iedomās, kas tāds ir. Cik tev gadu varēja būt? Un tā bija 1. klases, atceros. Kāds 7 gadi? Jā, 7 gadi. Un slides, protams, nebija uzasinātas, arī bija nenogriezta. Vienkārši vēl to nezinājām, ka nebijām hokeistiem. Un tā, sāku ar to sarkano stumdīt, kā viņu sauc, nezinu, latviski. Nu, tur tas pie krēsliņa gandrīz vai tā kā? Jā, pie tā. Nobraucu 2 sāpļus, un tu jau pastaigi sāku, un tā lieta aizgāja. Tad paspēlēju tur 1,5 gadu, un aizbraucu uz Liepāju pie Aleksandrs Curska. Tur es spēlēju labā komandā, tur bija savākt visi 91. Un tiešām laba, stipra komanda bija un labs kolektīvs. Un tā, es tur nospēlēju, pie Liebeģela spēlēju, un pēc tam atgriezos atpakaļ uz Daugavpilī. Pie Aleksēja Šetņikova. Latgalē, ja? Tā bija, nē, kā tā komanda sauc? No sākuma bija DLS. DLS, jā. Tā ledusskola. Un tur es spēlēju arī pie sava gada, pie vecākiem, pie Gureikina, un vienkārši man tur bija tik liels tas spēles laiks, ka... Izspēlējies, cik gribēji, ja? Jā, vienkārši. Ļoti tas palīdz, ka tu trenēsi lielajiem, un pēc pāris gadiem jau mani paņēma Latgalē, un tā tas aizgāja. Sanāca, ka tu visu laiku pie gada vecākiem, tā kā tik mests iekšā? Jā. Tēvam es prasīju, kāpēc hokejs, jo, zin kā, tur pat Prēļi blakus, tā ārkārtīgi grūti iztēloties, kad Prēļos varētu kāds, teiksim, iedvesmot
hokejam. Ja? Nu, Daugavpils nav tālu nosacīti, ja? Bet arī tikai nosacīti. Ja? Tomēr gabals. 55 vai 50 tomēr ir gabals. Ja? Ko viņš saka? Es domāju, tas bija viņa arī sapnis kā bērnības. Viņš vienmēr gribēja spēlēt hokeju, bet tajos laikos nebija tādas iespējas. Un vienīgi, ko viņš varēja, viņš vienkārši stāvēja vārtos ar zābakiem un uz dīķa. Vienmēr viņam hokejs ir tā paticis. Un kā reiz uzcēla hali. Un tā es aizbraucu uzreiz spēlēt hokeju, un mums abiem iepatikās. Tā tas aizgāja. Es saprotu, nāc no Kupoles ģimenes. Tev vēl 3 māsas ir, ja? Jā, 3 māsas. Vecākas par tevi? 2 vecākas, 1 jaunāka. Viņas ko dara? Jaunākā šogad pabeigusi 12. klasi. Vecākā ir pabeidz arī Stradiņos, un tagad ir fizioterapeits. Un vidē arī pabeidz mākslas skolu, un viņa tagad ir strādā, kā pateikt, Jūrmalā. Jā. Ja tēvs dzenieks, ko mamma dara? Mamma it kā par biznesu. Kādam ir ģimenē arī jāuztur? Jā, tur sanāca, ka vīri. Kad aizbraucām mēs ar tēti uz to Liepāju, tad sanāca, ka atstāt 2 veikalus mammai. Un tā mamma mums tā sūtīja naudu, bija tā pagrūta no sākuma. Mamma pelnīja, lai tu varētu ar hokeju nodarboties. Jā, un tētis arī to baigi. Visu veltīja tieši man. Būtībā atdeva viss, kas bija. Jā. Brīdī. Brīvo laiku. Jā, brīvo laiku, visu naudu, kas viņš varēja palikt strādāt un pelnīt naudu, bet aizbrauc trenēt mani. Tad jau tas ziedojums tavā labā ir tik uzskatāms, ka tā vecāka loma tavā karjerā ir milzīga. Jā, vispār. Iegodīgi. Tajā padomā. Tad, ja tu rakstītu dzeju, tad tu izdot kādus 5 dzejuļu krājumus par tēvu un mammu. Ja es mācētu rakstīt. Jā, bet ja tā būtu, tad tur ir ko rakstīt, vai ne? Kā jūs upurējāties? Jā, protams, tas vienkārši esmu ļoti pateicīgs viņam. Un šobrīd viņi šo nav atslābuši, protams, un cik lielā mērā tu jūti, ka viņiem ir gandarījums pašiem? Vai tomēr, arī, zini, kā vecākiem, tu esi tikai ceļa sākumā, ja? Kristiāna varbūt nesasteidz, nevajag tagad trakot, vajag mierīgi lēmumi visi pieņemt, teiksim, par karjeru, par kontraktu. Kā tagad tas izskatās? Kā? Vienmēr viņi palīdz, grib man to labāko, bet jau sapratu, ka es arī esmu pieaudzis, jau varu pieņemt pareizos lēmumus. Es kā varu tā palīdzu arī kā tagad, mēģinu pareklamēt viņa grāmatu tēt. Jā, mammai palīdz arī, ja tur vajag finansiāli kaut ko. Un tā, dzīvojam. Kurš bija tas brīdis, Kristiāna, kad tu saprati, ka šis treneris vai šis posms, kur tagad tu saproti, ja? Šis posms ir bijis ļoti nozīmīgs tavā hokeista karjerā. Tagad varbūt tu vari retrospektīvi atgriezties pie tā, piemēram, tur Liepājas laiks vai tur pie Agurēkina, Daugavpils. Ja? Kur ir tie posmi, kas tev liekas, kas iezīmē tev kā hokeista? Ja godīgi, grūti tā pateikt, jo no katra treneris kaut ko ieguva. Viņus grūti visus tagad pārskaitīt, jo viņi bija ļoti daudz. Grūti pateikt, Liepājas, man liekas, ieguva tādu lielu taktisko ziņu. Taktiskā ziņā? Jā, mums tur mācīja no bērnības visas piespēles. Daugavpilī, kā es tur spēlēju, tur man bija liels spēles laiks. Varbūt komanda nebija tik spēcīga, bet arī tas kad esi līderis komandā, tad tas ļoti palīdz. Tu arī iemācies tur vairāk, varbūt ņemt spēli uz sevi un realizēt momentus vairāk. Es nezinu, Latgalē jāspēlēt, kad man bija visjaunākais, ir ļoti daudz ieguva no spēlēšiem un pieredzējušiem. Vienkārši katrā treniņā tur mēģināju kaut ko iemācīties no viņiem jaunu. Tā vienkārši progresē gandrīz kādā treniņā likās tā. 2010. gada vasarā atceries, kur tu atradies tajā brīdī, kad uzzināji, ka tu esi izvēlēts Nacionālās hokeja līgas draftā? Jā, atceros. Es biju mājās. Kur tas ir mājas? Preļos? Preļos, jā, ar vecākiem un māsu laikam arī bija pat. Mēs tā sākumā daudz apstījāmies ar tēti pa internetu. Un pēc tam domājām, es tā padomāju, tur labi. Nebūs nekā un sāk skatīties televizoru. Tētis kā reiz tieši tajā momentā apsēdās pie kompja. Un uzreiz man nodraftēja tieši tajā sekundē. Kad tētis piesēdās, ieslēdz refresh un jā. Baigi izbrīnījāmies, baigi priecīgie bijām.
Ko nozīmē baigi priecīgie? Uzreiz es aizskrēju uz veikalu pēc Coca-Colas un tortas? Nu, tajā dienā laikam neskrēju, nākamajā dienā, bet jā, biju priecīgi. Tāds tomēr tā negaidīts pārsteigums bija, bet cerējām uz to jau arī. Un jā, vienkārši dzīve mainījās it kā. Klau, nu tu saki cerējāt, bet tas jau tā ļoti nosacīts, jo principā jau tā ir tāda spēle, kurā tu neko ietekmēt nevar. Tev bija nojaut, ka varētu tevi izvēlēt? Tāda bija runas kaut kur, kāds interesējās? Nu, kādreiz mums Baltkrievijā bija tas U18 čempionāts. Jā. Un tur bija skauti. Viens skauts bija Slovāks, ne Čeks. Un viņš runāja mazliet krieviski, viņš teica, viņš bija no Oileriem. Un piegāja, tur teica, labi spēlē, mēs tā gribam nodraftēt uz Olkingiem. Ar tevi runāja tieši? Jā, bet tās menedžers nevarēja runāt, jo tas ir aizliegts. Jā. Un prasīja, vai es gribētu tur spēlēt, teicu, jā, protams. Oil Kings, tas ir Edmontons Oilers junior komanda, jā? Jā. Un tā sanāca, teica, ka tevi it kā mēs neesam redzējuši praktiski pirmo reizi tikai šajā čempionātā. Jā, un nezinām, kā mēs šogad draftēsim tevi, bet ja tu brauks uz Kanādu, tev tur visu laiku būs redzams, kā tu spēlē, un skauti tevi tur novērtēs, un nākošajā gadā tu jau varēsi, domāju, būs draftā. Nu jā. Un mums bija tāda doma, ka mēs nākošajā gadā, visticamāk, ja draftēs. Nemaz tajā nebūtu, jā? Jā, jo viņš teica ieteikt labāk, jo, ja tev draftēs būs zemā kārtā, jo, viens te praktiski nezinu. Bet, tā, sanāca, ka nodraftēja. Klau, bet sanāk tā, ja jau 2010. gada vasarā tev nenodraftēt NHL, tev izvēlētos OHL, ja? Tad, respektīvi, kādu no junior līgas komandām? Tad konkrēti Oil Kings tev izvēlētos, ja? Savā draftā. Kā tas būtu? Tā droši vien. Viņi vispirms izvēlētos tev kā ārzemnieku. Nu jā. Bet sanāca, ka vispirms tev izvēlējās lielā komanda, un tad automātiski... Es domāju, viņi savstarpā bija sarunājuši to, ka viņi ņems mani, un tur jau visi tie menedžeri sarunājas viens ar otru starp citām klubiem, līgām. Tagad, ja tu atceries tos pirms 2 gadiem, kas notika, tu rīkojies pareizi, ka uzreiz brauci? Es domāju, ka jā. Kāpēc? Tomēr tur ir cits hokejs, cita dzīve, un ne tikai kā hokejā, tu arī iemācies, iepazīst jaunu pasauli, var teikt, un arī angļu valoda vienmēr ir vajadzīga, iegūst to vēl. Un vienkārši spēlēt tā citā hokejā, viņš ātrāks arī izstāst, kāds ir šis hokejs. Tu nokļuvi kā junior vecumā, tu nokļuvusi Edmontonā. Edmontona, hokeja pilsēta, bet pilsēta nekāda. Jā, jo pilsēta ir vienkārši kā, tāda Kanādas vidienē. Laiks daudz sliktāks nekā Krievijā, Sibīrijā. Tā ir ziemas un vasaras īsas. Bet labi, hokejs tur ir labs. Jā, ko tu ieraudzīji tur? No sākuma, ko es ieredzēju, Veina Gretzka to pieminekli, vai kā viņš statuju. Jā, un vienkārši tos visu cilvēku, kur visi ir ārpus staigāja, visiem ir Oileras krekli un tās kepkas. Visi pilsēta Oilers? Visi ir Oileros, jā, un tur ir vienkārši cik fantastiski tas ir sajūta visu. Un spēlēm, kad tu aizēji vispār, kaut arī tur Oileri pēdējos gados tu nebija tik pēdējās vietās praktiski kā vienmēr, bet fani vienmēr bija pilns un visi tur ļoti bija fanatiski. Bet, Latvijā labāk tie fani, bet... Skaidrs, jā. Jā, bet... Klau, bet tu nokļūsti komandā vai kluba sistēmā, kur faktiski pēdējos 5-10 gados ir tik mērķtiecīgi atlasījusi jaunos spēlētājus. Ja? Faktiski tu šobrīd apgrozies kompānijā, kur varētu būt pasaules hokeja jauno talantu zieds. Ja? Tur viņi ir caur draftiem izvēlējušies ārkārtīgi daudz labu spēlētāju. Ja? Un tagad tev tur noliek blakus. Kā tu tur jūties? Ja godīgi, tas dīvaini, jo praktiski tie ir tava gada spēlētāji, gandrīz vai tur plus-minus pāris gadi tur sanāk ar to halu vai... Jā, un pa Jārvi tur... Viņi jau spēlē tur lielā. Jā, viņi jau ir tur un... Tā, bet arī saproti, ka tu vari spēlēt, tev vajag vienīgi to strādāt un vajag strādāt pie sevīm, tur veiksme arī liela nozīme tajā visā, bet... Es nezinu, redzēsim, kā būs. Kāds junior hokejs ir? Kas tur notiek junior hokejā? Vai tu vari kā latviečs atbraukt tur un sākt spēlēt nozīmīgu lomu? Vai tomēr ir kaut kāds laiks, kas tev prasa, lai tu pielāgotos, adaptētos?
Nu, no sākuma bija tā grūtāk, jo ar to pašu valodas barjeru. Tā bija, tev nebija laba angļu valoda tajā brīdī? Nu, ja godīgi, es domāju, ka būs labāk, jo skolā, man liekas, normāli mācījos un it kā visu sapratu angliski, bet, kad aizbraucu turieni, viena lieta ir saprast, otra ir to pateikt. Nu, jā, sākumā tā barjera, nu, treneris tur arī nebija tik, neuzticēs tik stipri kā savējiem varbūt spēlētājiem, jo tu tomēr esi jauniņais un tomēr tas ir cits hokejs, tur viss notiek daudz ātrāk. Vislielākās problēmas bija to, ka tu jāizved ārā tā ripa no zonas un jāiemet iekšā viņa pirms zilās līnijas. Nevar pazaudēt zilām līnijām to ripu un par to viņš baigi sodīja. Un praktiski bija nokļūdies uzreiz liekas ar to maiņu. Man kā jauniņām bija. Bez ceremonijām? Nu, praktiski jā, tur un pēc tam atkal tur var teikt nespēlēt. Tā bija kaut kur pusgadu. Tu tā mētājies, ja? Pa maiņām? Jā, nu tur arī bija citi iemesli arī kaut ko varbūt. Tas bija grūti, tā grūti pielāgoties šiem prasībām? Nu, tas kā kuram, jā, bet nu, vienīgi man labi bija, ka tomēr es kā pieredzi spēlēt ātrā hokeju, nu, vienkārši skātu skaidīt. Un man it kā vēl normāls metiens bija, un es to it kā visu darīju, bet tur tas hokejs bija tur, nu, vienkārši tur jācīnās. Tur nav tādas tehnikas, tur novāc zem sevis, tur tā, bet vienkārši met pa vārtiem, skrien uz to debiju. Un atlecošā, kas jā, atlecošā, jā. Nu, tāds cēdāks hokejs. Un kā tu pats vērtē tagad, atskatoties tā meistarība, tā bija tā pietiekoša tam līmenim, tam junioru līmenim? Nu, es domāju, ka jā, nebija nemaz tur viņi tik labi vienkārši tāpēc, ka viņi vienkārši no bērnības spēlē, nu vienkārši... To hokeju, jā, to hokeju. Tās sistēmas, jā, viss. Jā, viņi jau to visu zina, un arī tās visas tās, kur mēs no stūra, lai atlec ripa tur uz pētaku, viņi jau to visu no bērnības mācās, un mums tāda praktiski nav. Mēs labāk atdodam piespēli, nekā metam uz debiju, nu, uz tādu. Jā. Un tā, bet pagāja pusgads, un jau ietos labāk, man kādreiz biju no 20. turnīrs Baltkrievijā arī. Un atbraucu atpakaļ uz kā, nezinu, vai treneris bija labā noskaņā vai kā, bet deva daudz man spēlēt, un tā sāka pamazām punkti krāties. Un tā aizgāja. Jā. Nebija sākumā tā doma, ka tu esi pārsteidzies ar lēmumu braukt uz Kanādu, jo, ja tev vēl tur mētāji, tu redzēji arī sadzīvi, jā, tad, nu, tā kā nožēlot mazliet. Nu, bija tādi brīži, ka tev it kā hokeja arī negāja, man cik tur pirmajās spēlēs, tur varbūt 15 spēles nebija it kā punktu vispār, un likās, kur es atbraucu, it kā arī nav ne draugu, ne vecāku, un vispār dzīvo kā vientuļš, un tā. Kur tu dzīvoji? Un dzīvoju pie vecākiem kanādiešu. Pie tā kā, nu, tā saukti auģu vecāki, ģimenē, ja? Jā. Kas tā pa ģimeni? Šīni, Džo un Jana Šīna, un ļoti labi cilvēki, un vienkārši ļoti palīdzēja man visās jomās. Jā. Arī ēšanas vidū viņi tur pat taisīja boršus, un es kaut kādas mēģināju tādas latviešu vēdienas dažas mēģināju uztaisīt. Un arī man māsas brauca ciemos, viņi ļoti labi viņus uzņēma. Uzņēma visu, jā. Jā, un vienkārši vēl tagad turpinām kontaktēties. Un jā, ar ģimeni man baigi noveicās tur. Nu, to daudz saka, tas ir ļoti svarīgi, jā, kāda ģimene, jā, kā viņi tev palīdz iejusties tajā. Jā. Jo ko tu jau neko par to vidu un kultūru, nu, ko tu varēji zināt, ne? Nu, Prēļu, Edmontona, līdzības tur var atrast, starp citu. Es domāju, ka tu, ja tā padomā, tad tur Prēļu vieta Latvijas kartē un Edmontonas vieta Kanādas kartē varbūt pat līdzīga, ne? Nu, kaut kādā provincē. Iespējams, jā. Jā, novacs tur kaut kur malā, jā. Bet tā ikdiena un sadzīve, kas tev pārsteidz? Ko viņi dara, ko ēd, ar ko dzīvo savādāk nekā tu biji pieredzis līdz tam? Nu, ēšanas, jā, protams, tā visi tie fast foodi visi un tās ātrās uzkodas, viņiem tur visās vietās vienkārši stāvēja. Kas tur vēl ir? Nu, tur dzīves līmenis labāks, tur visiem labāks mašīnas mājas un daudz lielāks un vienkārši, nu, ciedāki cilvēki. Varbūt viņi mazliet pat viņi tādi kā laipnāki izstāsta no malas un draudzīgāki un tā liekas dzīvespriecīgāki cilvēki vienkārši.
Kas ir tie tikumi vai netikumi, kurus tu tagad varētu pasvītrot? Tagad es esmu tā kā nevis amerikanizējies, bet kanadizējies. Ja? Respektīvi, tas ir labais, ko es no Kanādas tagad esmu iegūs, un tās ir lietas, ko laikam man nevajadzēja, bet tur tā dzīve ir. Ja? Es tagad ēdu daudz vairāk McDonald's vai ko tur, kā tas ir. Kas ir tas labais un sliktais? Pat grūti pateikt, godīgi. Par to ēšanu es tomēr nebiju pieredzis, es tos burģerus pat tā īsti neēdu. Un nepierādīja, ja? Tas tā kā paliek tur sānā. Par retumam, protams, apēdu, bet tā paveicās ar to, ka ģimene bija ļoti daudz taisījis kaut kādas cilvēkus ēdienus un gatavoju, arī pats gatavoju. Un ko labi iegāja, vairāk bija patstāvīgs un varēja uztaisīt jau sev ēst vai izmazgāt veļu un kļuvu vairāk patstāvīgs, kaut arī ģimene visu to pati darīja, bet es arī viņai palīdzēju. Ko tev vēl? Viņiem bērni bija? Jā, viņai bija dēls, 97. gada laikam, arī bijušais hokejs, tagad vienkārši mācās. Un meita arī, kur viņa koledžā laikam aizgāja, 21. gada vai kuru. Tagad tu biji viens no viņu dēliem, jā? Tagad. Jā. Jā, ļoti labi. Vecāki bija un arī bērni bijām arī ļoti tuvi. Vienkārši kā otrā ģimene bija. Tagad jau atgriezties būtu arī patīkami. Kā Edmontons Oilers sistēma, tad, kad tu esi iekļauts tajā vai šajā apritē nokļūst, kā viņi šādu jauno kā tevi, kā viņi auklējās? Kā viņi viņu pieskata? Ja? Tagad tu 2 gadus tur esi bijis. Ja? Tā kā tu sāc saprast, cik rūpīgi viņi seko līdz tam, ko tu dari junioru komandā un ko viņi tev liek darīt, piemēram, rēķinot, kādas tev ir iemaņas, ko tu māki uz ledus. Viņi saka, dari tikai to, mums tu būs vajadzīgs tāds. Ja? Mums nevajag tevi, nezinu, tas, kas tu neesi. Ja? Tajā ziņā Oileri ir ļoti labu darbu izdarījuši. Un praktiski mēs spēlējam tajā pašā arēnā, kur ir lielie Oilers. Vienmēr ļoti bieži sanāk, ka treneri nāk no lielās komandas, visi skauti, visi cilvēki, kas ir skaistīti. Tu faktiski visu laiku esi viņu priekšā. Tā nav cita pilsēta, tas ir tas pats, viss arī arēna. Ja? Jā, tieši tā. Un blakus ģērbtuve, vai ne? Jā, un blakus ģērbtuve sanāk vēl dažreiz iet. Tas ļoti paveicās ar to, ka praktiski viņus var redzēt katru dienu, viņi tev pastāsta. Ļoti bieži bija, ka vienkārši ejam uz sapulcēm un pie viņiem, pie tiem, kas attīst, kā viņi sauc uz to, ne treneriem, bet tiem. Skauti? Skauti, kas atbild par progresu. Gājām pie viņiem, rādīja vienkārši video, kas tev ir labi, kas tev ir slikti, kas tev ir jāpieliek, kas tev ir... Ko par tevi teica? Par mani labi bija, ka es labi taisīju to forecheckingu un labi arī spēlējām ar aizsardzībā, gājām atpakaļ pirmais un palīdzēt aizsardzībā. Un spēlēja labi mazākumos, un tā viņa teica, ka tavs galvenais darbs būs, lai tu taisītu labu forecheckingu, būtu labs aizsargs, aizsardzībā, aizsardzības zonā, un nosist tos 2 minūtes, vai penalty. Jā, soda minūtes. Jā, un... Penalty killing, jā. Penalty killing, jā, un tā, vienkārši bieži tur kaut ko viņi stāsta, jau nevar atcerēties tur. Bet tas taču nav latviešu hokejs, kas tā spēlē, jo mēs esam pieraduši līdz noteiktam brīdim, kad mums ienāca arī treneri gan pie izlases, gan pie Dinamo, kas prasa to, bet līdz tavam brīdim, kad tu vēl te maisījies un bija tas juniors, tad jau, kāda tur aizsardzība, kāda tur atgriešanās uzbrucējiem, tur ir jāspēlē, jāmet vārti, pa forechecking aizmirstam, mēs spēlējam skaistu hokeju. Kas tev to iemācīja? Ja godīgi, man ļoti tevs ar to bija palīdzējis, jo kā skats no malas, viņš var redzēt, kas tev pietrūks. Viņš ļoti liels hokeja fans ir un skatās daudz hokeja, un viņš analizē arī manas spēles. Es laiku, ka tev jāspēlē vairāk aizsardzībā, jo jāpalīdz komandai. Arī, kad es spēlēju Daugavpilī, ļoti daudz bija atkarīgs no manis, jo, kad es spēlēju jaunajās bērnu līgā. Jo praktiski tur vienmēr nācās būt aizsardzībā pirmajam, jo
citi nepaspēja. Ja tu esi ātrāks un vēl jau vairāk, tu tiec arī atpakaļ. Jā, darījās nāc, kad spēlēja kā aizsargs. Un tā tas iegājās. Un ar to man lielas problēmas nebija Amerikā, kā aizbraucu uz Kanādu. Un un arī treneris daudz palīdzēja, tur stāstīja, kā labāk ko darīt, kā tur jābremzē, nevajag tās virāžas taisīt, ka tur aizsargs tev metru laik vienmēr bloķēt, viņu tur nevajag taisīt tās flamingo vai ko otru. Pacel kājiņu vienu. Jā. Tā. Pastāst par junior komandu. Šī ir interesanta komanda, tāpēc, ka tu jau kā apstāstīji un iezīmēji, atrodas pie lielās komandas faktiski, tā sistēma ļoti integrēta tuvu. Ja? Kas ir junior hokejs tagad tavām acīm Kanādā? Ja? Tas ļoti liels tas notikums, jo īpaši tajās mazajās pilsētās, kur nav tāda liela hokeja NHL, tur vienkārši fani ir traki un jebkura vecuma ļaudis nāk uz visām spēlēm un vienkārši fano par spēlētājiem un jūties kā mazā NHL. Cik uz jūsu spēlēm nāca Edmontonā? Man liekas, no sākuma, kad sezona sākās, bija kur 2000, pēc tam mums labi gāja, mums jau tās standarts bija 8. Un uz fināla, man liekas, jau bija 16,000 jau uz pēdējām spēlēm. Pilns zāle? Jā. Iespējīgi. Jā, priekš junioru hokeja tas ļoti iespējīgi, es domāju. Rokas kājas, kā netrīc? Ja godīgi, pirmajā gadā varbūt, kad izgāju, tur bija jau pēc Piņķu halas un aizbrauku uz tādu Oilers halu, kur jau visi cilvēki ir, tā bija mazliet neparasti spēlēt. Bet pēc tam ātri pieradu un ar laiku pēc tam jau tu pat to nepadomā, cik tur cilvēku ir un darīt pat gribas, lai vairāk ir, jo kaut kā viņi te uzmudrina vairāk un gribas vairāk spēlēt, viņiem pierādīt, ka tu vari spēlēt. Un tā, jā, hokejs tur junior līgā, es domāju, ja esi jauns, es domāju, tas jāpamēģina, jāizbrauc turieni. Noteikti vajag to darīt. Ja ir iespēja, obligāti jau. Tomēr tas viens gads arī viņš var ļoti daudz izmainīt. Tikai kā hokejs tu dzīvo, kā vispār dzīvo. Tas notiks. Vai tu vari sevi novērtēt kā leģionāri? Ja? Tu esi atbraucis no citas valsts, ja tu esi Kanādā junior komandā. Tu esi faktiski, zini, kā viņi saka, ne? Tur atbrauc viens, tur, nezinu, Eiropas, principā Krievu, mēs visi esam viņiem tur, ja? Viens Krievs atbrauc tagad šeit, ko viņš te nāk, ko viņš te grib. Tā kā es sajūtu mazliet, varbūt citu attieksmi. Nesajūtu? Ja godīgi, nebija tik traki, jo, ja godīgi, pat ļoti daudz palīdzēja. Un arī tad, kad tu mēģināji runāt, viņi vienmēr tur varbūt mazreiz pasmējās par tevi, bet pēc tam tev mācīja, kā pareizi jāsaka. Un tā bija ļoti draudzīga un palīdzēt ar ko. Palīdzēja justies, ja var teikt. Jā, pilnībā ar visu. Jebkurš cilvēks praktiski to darīja. Nebija tāda atstumtība, ja tu esi tur no citas valsts, visu tu, neesi mūsējais. Un treniņi? Es domāju, tādā izpratnē, ka ja mums ir šeit viena kārtība, un tagad tu nonāc visam citā pasaulē, kur noteikti ir treniņi mazliet savādāk. Nebija grūti pierast? No sākuma bija, jo tur ļoti daudz ir tā, ka tur jāskrien vienkārši. Gandrīz jebkurš uzdevums ir, kur tev jānoskrien gandrīz 2 reizes turp šurp un to pa laukumu. No sākuma bija ar to izturību mazliet grūtāk, jo nebija pierast tik daudz skrēdīt. Visu darīt tik ātri, mazākiem tur pārtraukumiem. Bet to ātri uztrenējies, to ātri pierodu. Tur mazāk visas tās taktikas, varbūt ir vairāk spēle individuālā, tur iemest zonā cīnīties. Mazāk tur varbūt 3-2 vai 2-1 tādu uzdevumu. Šis junior vecums, 18, 19 gadi, tie nav profesionālai kontrakti, tur vispār nav līgumi. Ja? Jūs esat junior komanda. No kā tu pārtiec? Klubs dod visu naudu ģimenei, ģimene tev baro, dod drēbes, visu, ko tev vajag. Mums tur dod, cik mums sanāca. Mums $100 2 nedēļās, var teikt, ir. Tas praktiski tā. Kā $200 mēnesī, tā apmēram? Jā, plus mīnus, jā. Tā, ja godīgi, baigās vajadzības nebija nekur terēt to naudu. Pilnībā iztika arī, ja tu nemaksātu. Jā? Jo tur deva arī mums daudz kuponus uz kaut kādus tur uz tiem sabējiem, kur tu vēl maizītes taisu un benzīnu visu apmaksāja viņu. Tā
tikai savām vajadzībām tur aiziet uz ķīno vai ko tur nopirkt kādu savu drēbu. Vai tikai priekš tā bija vajadzīga profesionāla. Tā visu viņi tev atbalsta maksimāli. Jā. Ko vēl viņi dod bez tā, ko klubs lielais droši vien, ka biļetes uz Edmontonu Oilers spēlēm, jūs dabūjat? Jā, uz katru spēli bija 5 ielūgumi un, ja gribēja, varēja dabūt pat vairāk. Baigais kaifs, vai ne? Jā, ļoti. NHL. Tu daudz spēles esi skatījies noteikti. Kad bija iespēja, gāja skatīties, un arī tāpēc, ka tur bija visi tie Oilers, tie darbinieki, un vienkārši arī sarunāties ar viņiem, viņi vienmēr kaut ko pateiks. Kaut ko arī atbalstīs, tomēr vienmēr es viņu acu priekšā, un par tevi neizmirst tik ātri. Un jā, skatīties hokeju arī bija vienkārši kaifoja no tā visa. Skatoties uz tavu salikumu šī brīža, izskatās, ka tu esi tā normāli būdu uzaudzējis. Tas ir noticis izteikti Kanādas laikā? Ja godīgi... Nē. Vai tu jau pirms tam biji, atletisks pietiekami un varēji ar savu pleciņu pabīdīt kādu? Tas viss pateicoties tētim, jo viņš man vienmēr ir trenkājis ļoti. Atkal dzejnieks mums. Jā. Jā. Viņš trenkā tevi, ja? Jā, citi vecāki, bet bija, nezinu, vai šokēti vai kā pateikt, ka par daudz trenējies, teica, ka nedrīkst tik daudz trenēties, ka viņš sabruks vai kaut kas tāds, bet tas bija tieši kas vajadzīgs un jā. Pēc katra treniņa taisījām lēcienus, tur dziļos uz pistolītes taisījām uz vienas kājas, tur 50 reizes. Cēlos vēl, kad Liepā biju, cēlos 5 no rīta, lai pastrādātu 40 minūtes ar rokām, tad iet uz 2 lediem. Pastrādāt ar rokām, ko tas nozīmē? Svariņi vai kas? Nē, tehnikai. Tehnikai, jā. Taisīju vēl Kur tu to darīji? Vienkārši grīdas ar plasmas. Nē, tas bija internetā. Internetā? Jā. Koridorā? Tur bija tāda telpa, jā. Un, jā, tur gāja iekšā, visi tur laikam cēlās no maniem trokšķiem. Un bija mazliet dusmīgi, bet... Tad, kad tu tur sāki, tad visi saprata, kad jāsāk celties, jā? Jā, vai arī lika tur virsū spilvenas uz aucīm, lai mazāk dzirdētu, bet... Jā, pašam arī miegs ļoti nācu, bet tomēr cēlos darīju to... Jā, taisījām tos astotniekus, kur rokām vai minūtes laikā es taisīju vai 59 vai 60 reizes uztaisīju. Paturam prātā tie, kas seko līdzi vispār hokejam vai tie, kas grib kļūt hokejs, tad izstāstā. Astotnieks ar Nuju un Ripu uztais astotnieku. Cik to var uztaisīt minūtes laikā? Rekords bija 59 reizes laikam. Tas ir labs ātrums. Jā, praktiski sekundē reizi. Jā. Tas ir, var teikt, kārtīgs zibens. Jā, toreiz man rokas bija diezgan labi uztrenētas, pēc tam kaut kā mazliet jau. Jā, bet atletisms, tas labi ir rokas, bet atletisms tēvs arī saka, ej svarzālē, strādā, individuāli vēl papildus. Praktiski vienmēr gājām kopā un svarzālē, jā, vienmēr viņu bija, bet tajā jaunības vecumā es vairāk, man liekas, nodarbojos ar savu ķermeni. Tur pielikos, taisīju tos pistolītes vienas kājas, tur lēkāju pēc katra treniņa. Un tā vairāk. Ar savu ķermeni, jā. Tev, laikam, kā uz Daugavpili aizbraucu, cik jau bija 14, 15 gadi, laikam, es sāku tā staigāt pamazām. Un tā, jā, bet to pārsvarā visu to masu uzgāja tur, kad bija Daugavpilī pie Latgales spēlēja, pie vīriešiem jau tur. Jā. Bez tā neiztiktu, jo vienkārši... Veči, jā, un tu vēl kā jaunais tev tomēr ir jābūt kaut kam arī tādam, kuri dot pretī viņam. Savādāk viņi tev vienmēr uztaisīs novalcina tā, apmals. Jā. Bet tēvs Kanādā nebija? Tur nebija, jā. Kurš tev tur pieskatīja? Tur jau pats jau. Un tā bija apņēmība, kas ietrenēta, jā? Vai tā, ka iegājusies kā rutīna, kad pašam jādara vēl kaut kas vēl papildus? Jā, un tas jau pats jūtīgi, ka neesi izdarījis, jau jūti, kaut kas nav tas, kaut kas jāizdara. Un tā sāc savu sirdsapziņu jau tā kā jau moka, jā? Moka, jā, ka tu kaut ko neesi izdarījis, tomēr tev jāizdara kaut kas jāizdara kaut mazliet. Bet it kā jau viņi neliek, vai ne? Viņiem jau saka, reku treniņš, un tad tiekamies atkal rīt no vienas puses. Praktiski, jā, tā bija tā problēma, jo praktiski mašīnas man nebija toreiz, un tagad arī nav. Kurš tev palīdz ar mašīnu? Čoms kāds? Tur labi, ka tur praktiski visiem šitiem kanādiešiem no 16 gadiem ir jau tiesības, un jā, viņi visi braukā. Jā, vienkārši uzzini kādam draugam, davai braucam ātrāk uz treniņu, tur pakačēsimies pirms.
tā sarunājām, vai ar citu tur gāju uz skolu, tad viņi nevarēja. Gāja pēc treniņu uz zāli, kaut kā mēģināja atrast tos laikus. Jā, kā mūsu komandā bija dīvaini, ka mums tā zāle bija diezgan tāda pareta, jo zinu, kā citās komandās viņi tur pa 2 stundām dienā vienkārši zālē sēšā. Mūsu komanda varbūt tur 2 stundas nedēļā bija vai 3 pat. Tikai? Jā, tas ļoti dīvaini no sākuma bija, bet tu mēģināja pats visu piestrādāt. Tēvs to pa gabalu kontrolēja? Nu, jā. Viņš tā piezvanīja, uzprasīja, seko līdzi, jā? Pēc katra treniņa gandrīz vai zvanīja katru vakaru, jā. Neatslābi, neļauj tev atslābi. Jā, tur arī labi. Darēs nācēja, lai būtu samalot, bet praktiski nē. Taisnība teica. Nu jā, bet viņi jau kopumā, katrs atstāja tev tavā ziņā to visu, jā, un arī tie komandas biedri arī. Tu redzēji, cik viņiem liels entuziasms vēl papildus strādāt. Jo tas ir tas nerakstītais. Tā tu tiksi ātrāk visiem priekšā. Un nerakstītais likums. Jau izdara vēl kaut ko, jo treniņās jau dara visi. Jā. Un tad cik tu vēl papildus? Daudz to dara? Tur. Ja godīgi, nebija nemaz cik daudz. Un no sākuma es pat biju izbrīnījies, ka viņi vienkārši, kā manā komandē bija ledus, visi ledi labi trenējās. Un uzreiz pirmie ģērbtuves tur. Kā beidzās? Kā beidzās, tā uzreiz skrien prom ārā. Jā, tur. Reti, kurš palika, pat tur aiziet uz zāli, vienkārši pastiepties vēl kaut ko padarīt, tur riteni pagriezt. Bet kas to darīja, tas arī spēlēja. Tā ir atšķirība, to redz, vai ne? Jā. Arī tavā gadījumā to var teikt. Tā var teikt? Cerams, jā, domāju, ka tomēr darbs liels ieguldīts un cerams sāks atmaksāties jau. Tev skolā nav jāiet? Es domāju, nelika iet kāds, krustvecāki teikt. Tur bija tā, ka tev pēc vēlēšanas varēja iet, tā mācīties tieši angļu valodu, bet kaut kā es nezinu, kas man bija tas baigi nogurums visam tam spēlēm, tur tie izbraucieni. Daļais bija vienkārši slinkums iet uz to skolu, vienkārši gribēs vairāk pagulēt, tur varbūt padarīt kaut ko zālē vairāk. Bet tā ar laiku to angļu valodu iemācījos ātri, ka draugi, hokejisti vienmēr tur palīdzēja. Saprast, ko es nesaprotu, tur paizskaidrot un palabot mani. Latvijā skola palika pusratā? Jā, sanāca, kas mācījās kā tālmācībā. Tālmācībā. Pabeidzi? Jā, visu. Jā? Preļu skolu? Preļu, jā. Preļu pirmo vidusskolu? Vai kā jums ģimnāzija tā bija? Es pabeidzu vispār vakarskolu, var teikt. Preļu vakarskolu. Nav jau jākaunās. Skola ir skola. Jā, ja tu esi pabeidzis, tad esi iegūs kaut kādu posmu dzīvē. Jā, tu skolu, tad vidusskolu tu esi pabeidzis ar tālmācību, jā? Praktiski jā. Tā sanāca. Viņi sūtīja man tur darbus, vai es arī atbraucu pa ziemu, nolieku kādus tur kontroldarbus vai ko, pēc tam atbraucu pēc sezonas, atkal kaut ko rakstu tos. Un tā sanāca, jā, ka nolieku. Šogad Oilers, tavs Oilers, mazais Oilers, jā, un tie Oil Kings. Tie uzvarēja Rietumu konferenci, ne tā nav konferences, tas ir Rietumu līga. Jā. Uzvarējāt un tikāt memoriālajā kausā arī spēlēt. Jā. Kādas ir šīs sajūtas? Tas ir mazais Stanley Kauss, par ko te nerunā, un viss tad, kad ir pavasaris, ja lielā mērā skatās uz kaut ko tur, tad NHL, Stanley Kauss. Savā ziņā tu arī izgāji cauri tādai miniatūrai. Jo tā ažiotāža, kas apkārt ir ap memoriālo kausu, tas ir tas jau, kurš katrs nepiedzīvo. Karsums ir piedzīvojis, Bārtuls ir piedzīvojis, ja? Tagad mēs zinām, ka arī Pelš ir piedzīvojis. Kā ir? Ja godīgi ļoti nevaru izteikties, kādas bija emocijas, ļoti, ļoti patīkamas. Neskatoties uz to, ka jau bija ļoti, tas hokejs jau bija piegriezies no visiem tajiem playoffiem, cik tu spēļu bija. Šmais jau liekas, ne? Jā, jau it kā gribas to hokeju jau it kā mazliet pielikt pie malas, bet tomēr spēlējot tur, tas, vienkārši nesakamas emocijas bija. Ar ko tas ir īpaši izstāsti? Ar visu to, kā tas viss sarīkots ir, kā visa presa par to attiecas, visi tur par tevi raksta, skatās video, tur filmē tevi, tu jūties kā tu zvaigzne. Vienkārši ir labākie hokejisti, arī visi tur čempioni. Juniori vislabākie. Jā. To tā, ka tu apzinājies, ka faktiski tas ir tā kā mazā drafta ceremonija, jo tur viss skatās atkal. Tas ir tā kā mikroskops, skatās uz šo pasākumu. Jā, un vienkārši
labākais kauss, ko junioros var linēt. Nu, jā. Tāpēc tas bija arī ļoti grūti, jo visi baigi par to cīnījās, par spēles bija. Arī pēc tam visiem play-offiem bija nogurums un spēlē bija grūti, bet visi spēlēja labi. Bet šoreiz nesanāca. Nesanāca, jā. Kā tu esi apmierināts ar savu statistiku? Jo kopumā, ja paskatās uz tiem skaitļiem, ļoti zolīdi ir. Nu, ļoti zolīdi. Tā, teiksim, tur vidēji, paraksturo, teiksim, tos punktus, tie 50 un bišķiņi vairāk punktu sezonā, jā, un cik spēles vidēji? Regulārā bija 60, bet kopā es nezinu, varbūt būtu kādas 80, mums pat 90. Nu, tur kāds, gandrīz punkts spēlē vidēji, jā? Nu, jā. Gribētos jau būt, lai būtu kā varbūt vismaz punkts tieši, bet sanāca mazliet mazāk. Bet es domāju, ar to, cik man sanāca spēlēt tajos visos vairākumos, kur praktiski visi tie goli nāk. Un man sanāca, ka man lielākā daļa bija vai nu vienādos sastāvos, vai nu arī mazākumā savākt punktus. Tev vairākumā faktiski tā kā neiespēlēja, ja? Var teikt. Jā, sanāca, ka mēs bijām kā otrais virknējums. Un praktiski pirmais spēlē gandrīz to visu to 2 minūtes un minūtes 30. Un sanāca, ka izmet ripu, viņi nāk nomainīties, tev jāpaņem tā ripa, jāiet zonā, jānostājās, un tur jau sāk tas 5. spēlētājs nāk ārā no... Nu jā, nekas nepaliek pāri vairs. Nekā nepaliek, un atkal sāk spēlēt 5-5. Tā praktiski visu gadu bija, bet tomēr mazākumā sanāca vairāk spēlēt. Nu, kanādieši raksturojot tev ārkārtīgi pasvītro tavu, to sauksim par... Ne tā ir vārdu garš, bet tas ir tāds instinkts, tad, kad ir ļoti svarīgi brīži, tad tu gūsti vārdus, ja? Respektīvi spēles beigas, tad vajag izlīdzināt rezultātu, vai vajag gūt uzvaras vārdus. Tev, starp citu, uzvaras vārdu statistika ir ļoti solīda, ja? Tur arī līgas ietveros, tu labi izskaties. Kā tu to raksturot? Kas tas ir? Arī treneris ir sajūtas to, ka, ja vajag, Kristians izies, gan nokapās. Kā tas ir sakritis? Nu, ja godīgi pat nezinu kaut kā. Nedomāju, ka man treneris ir tik daudz uzticējies, bet tomēr man kaut kā gāja vienkārši tie goli, vienkārši centos to, ja ir iespēja mest pa vārtiem. Izmantot vienkārši izdevību. Izdevību, jā, iespēju. Un, nezinu, arī varbūt pateicību tur Dievam, mazliet palūgt. Jā, bet ja tu nedarīji, tad Dievs arī nepalīdzētu. Ja tu neskrien tur. Jā, tas arī viss saistīts ir. Jā, godīgi pats nezinu, kā man te sāc, ka jums tur pāris gols pat pats šokēts biju, vienkārši nesaprotu, kas notiek. Visi skrien tev jau priecāties, tu pat nezini, kur ripa vēl ir. Un pēc tam skaties viņu jau vārtos. Dareiz tikai pēc atkārtojuma saprotu, kā viņi tur ielidoja vispār. Arī veiksmes faktors bija liels. Ir kādi svarīgi vārti, ar kuriem tev ir, ar kuriem tu lepojies tagad? Jā, es domāju, pagājušā gadā tur, kur es iemetu pret Dāniju, kur mēs salīdzinājām rezultātu. Latvijas izlasē? Latvijas izlasē, jā, es domāju, tas bija svarīgākais, lai mēs neskristu no tas, kā viņi skaitās? Izkrist no A divīzijas, tas ir augstākā grupa. Jā. Praktiski tās, jā. Tu biji tās komandas kapteinis? Jā, kapteinim cik viegli ir būt? Ja godīgi, bija diezgan pagrūti, jo es tomēr neesmu tās izteikts līderis, vai kaut kā man patīk vairāk būt pašlaikam. Nevis kā, būt pašam par sevi vairāk. Tā kā vairāk sevies iekšā sevies, mal to visu, ne uz āru, jā? Jā, tā kaut kā vieglāk koncentrēties un vienkārši domāju vairāk par sevi. Un tev uzreiz vajadzētu domāt par visu komandu un palīdzēt arī citiem. Jā, bija tādas kaut kā dīvainākas tās sajūtas un kaut kas jauns tomēr būt kapteinim ar man, laikam nereiz nav bijis pirms tam iespēja būt. Jūs tur ar Zemgus ieradāties palīgā Latvijas izlasē, jā, tā teikt. Jā. Tu tā ar savu acu vērojot, tāpat redzi, kā viņam attīstās tas ceļš profesionālajā hokejā. Junior hokejā arī, bet profesionālais tagad bez 5 minūtēm jau klavē pa durvīm. Ko tu vari teikt pa viņu? Tu kapteinis bija tās komandas, kurās spēlēja Zemgus, tas klausies jaunais. Tu tagad izdari savu darbu. Kāds viņš ir? Tāda cilvēka, kas, ja godīgi, man liekas, neesmu redzējis tik darbspējīgu un vienkārši viņš nepadodās un cīnās vienmēr pilnīgi visos treniņos, cik es viņu biju trenējies. Nebija reizi tā, ka viņš nosačikot kaut ko neizdarīt līdz 100%. Vienkārši tu skaties uz viņu un tev pašam gribas izdarīt vairāk un redzu, ka
kā viņš kapā, un tev pašam sāk gribēties to kapāt tādā vairāk. Komandas spēlē kā hokejs, tas iedod vēl vienu elpu, vai ne? Tā ir tāda piemēra, ka blakus ir. Jā. Un vienkārši ļoti vajadzīgs spēlēties tāds ir jebkurā komandā. Jā, vienkārši priecāju, ka viņš spēlē un visu to draftu, kā viņi nodraftēja, parakstīja viņš arī. Jā, cerams, tuvākos gados redzēt viņu jau NHL-ā. Nu jā, mēs jau ar tevi ceram redzēt. Kā tev šķiet, cik tu esi tālu, ja mēs mēram kaut kādus, nezinu, gadus, sezonas, jo kur ir tas sāls šajā jautājumā? Tad, kad sezona vēl nebija beigusies, šī sezona tava, ja, tad jau maija sākumā faktiski tev piedāvāja Edmonton Oilers pārslēgt līgumu, jau profesionālo līgumu, tas slēdz pirmo, ja? Un faktiski, zin kā parasti ir tā, juniors te paspēlē, un tad skatās, ir vērts piedāvāt vai nav vērts piedāvāt šim cilvēkam. Tev viņi piedāvāja, sezona vēl nebija beigusies. Šajā ziņā tā ir uzticība, ja viņi rēķinās ar tevi. Nu jā, tas man ir deva papildus uzticību sevi, un varbūt arī mazliet jutos tā brīvāk, un nebija tik liels spiediens uz mani, jo zināju, ka varbūt nevajag tik daudz mēģināt kaut ko pārādīt pašam, bet spēlēt varbūt uz komandu. Pārcensties, ja? Jā, pārcensties, ja varbūt uztaisīt kaut ko vieglāku un nepārspīlēt, bet izdarīt tā, lai komandai būtu labāk. Varbūt arī tāpēc viņi man iedod to kontraktu tajā laikā. Jā, tad sanāca spēlēt jau brīvāk, un brīvāk spēlēju, jo vieglāk sanāca to darīt. Kāds ir status šobrīd? Tev ir iedots līgums, divvirziena līgums, kur tu vai tu esi Oilers sistēmā joprojām, un visticamāk esi pie Oklahomas, ja? Tas ir AHL klubs, tas ir farm klubs, Edmonton Oilers. Tev ir skaidrs, kas notiek ar tev tagad tālāk? Ja godīgi, nē, tagad viss tā lieta ir lokautu vēl, un tagad braukšu tajā 15. septembrī uz to nometni, junioru, Rokiju. Un tad jau pēc nedēļas būs jau lielie nāks, un te jau redzēs, ko viņi izlems. Ja nāks lielie. Ja nāks, jā. Bet junioriem jābūt, ja tas tāpat ir skaidrs tev, ka tu brauc. Tas jau būs, jā. Tu zini jau skaidri, ka tev jābrauc uz nometni. Jā, jau viss ir atsūtīts un viss nokārtots. Tā redzēsim, jau būs kas nometnē, un tur jau viss būs skaidrs par to situāciju. Un cerams, ka būtu labi tikt AHL vismaz, ja ne šogad, nākošais gadu. Jā, tas galvenais mērķis man tagad. Nostiprināties tajā nākamajā līmenī pēc junioriem, pieaugušo hokejā. Jā. Kā tu vērtēsi sevi kā pieaugušo hokeja spēlētājs? Jo pagājušajā sezonā, kad bija vasaras nometne Rīgas Dinamo, tad Pekarauta Kalli jau teica, ka viņš grib tevi komandā. Viņš uzskata, ka tu esi gatavs pieaugušo hokejam. Kā tu domā? Ja godīgi, es domāju, es varētu spēlēt arī, jo es jau pirms tam spēlēju, no 16 gadiem spēlēju pie vīriešiem. Es domāju, tas būtu pat kaut kā, dažos brīžos pat vieglāk būtu uzspēlēt ar pieaugušiem, pieredzējušiem spēlētājiem, jo varbūt viņi nedarītu tā, viņi darītu kaut kā cēdāk nekā kāds jaunais juniors, kurš vienkārši varbūt uztraukums viņam būtu, bet lai es nospēlētu pieredzējušāk un vienkārši neskrietu tur, kur nevajag skriet un atdot to labāk tur, ne tur. Jā, bet grūtāks. Es domāju, ka esmu gatavs, jā. Domāju, ka būs labi. Kāpēc šogad netrenējies ar Dinamo? Šogad nesanāca tur parakstīt līgumu. Tur bija neatļauts, kā man trenēties, bet nezinu. Tās ir formalitātes, acīm redzot, kas jāievēro, ja? Tā var teikt. Jā. Bet Dinamo ir ar tevi runājuši, jau te arī brīžam saka, jā, būs lokauts, tad iespējams varbūt Kristians spēlēs, bet uz tev jau šis lokauts neattiecas. Ja? Tu jau jebkurā gadījumā spēlēs līgā, kurā lokauts nebūs, ja? Jo tev ir divvirziena līgums, un tu tuvāk esi tai farm klubu līgai nekā NHL šobrīd. Tā var teikt, vai ne? Jā. Dinamo it kā tā nav interesējusi neko tādu teikusi, bet jā, visticamāk, es palikšu tur spēlēt, ja ne AHL, tad East Coastā spēlēšu vai atpakaļ uz junior līgu. Tā jau redzēs, kā tas notiks. Bet pagājušajā gadā bija mazliet šaubas, tā kā varbūt palikt, vai ne? Jā, Dinamo. Jā, bija doma tāda, ka sarunāt ar tiem Oileriem, lai viņi līgumu vēl nedeva. Teica, ka uzspēlēšu gadu Dinamo, lai nespēlētu gadu junioros. Un tajā atbraukšu atpakaļ uz to nometni. Tad redzēsim, dosiet jūs man līgumu,
vai es arī vienkārši palikšu tur pats spēlēt. Jā. Bet viņi to neatļauj darīt. Teiks, ja tu brauksi, ja tu paliksi te Rīgā, tad tu aizmirsti. Par Ameriku aizmirsti. Visi tev tur, mēs tev pat neskatīsim par tādu esošu. Un tā sanāca, ka aizbraucu turien un tomēr nenažēlēju. Nu jā, faktiski viņiem tas bija ultimāts no viņa puses. Jā. Vai nu tu darīsi to, ko mēs sakām, vai arī nu, tad gribi parakst tur. Jā. Jā, nu, bet nebija sajūta tā, nu tad tev uzreiz naudu sāks maksāt, un tas ir baigs. Nu, arī svarīgi kaut kādā dzīves posmā. Jā, tas arī svarīgi, bet tomēr uzskatu, ka kamēr jauns cilvēki tomēr to spēlēs praksi arī, un tā nauda gan jau atnāks ar laiku. Galvenais ieguldīt tagad to darbu smagāku. Kas tev to ir iemācījis? Nu, praktiski tēvs. Tēvs? Jā. Tev loma visu laiku kaut brīdim parādās, jā. Tu ik pa brīdim arī iemet tādus vārdus, ka, teiksim, kaut kādas krievu vārdus vai tā kā, nu, tulko mēģina, ja? Tev arī ir saistība, nu, nezinu, no Latgales puses es nācis, ja? Tev ir rādi arī krievi? Laikam nē, nav. Bet sāca tā, ka cik es tur laikam pusdzīvi nodzīvoju Daugavpilī. Tur ko tur, jā. Tur praktiski man pat latviešu valoda brīžiem bija jau aizmirsusies, jo tur nav pat ar ko parunāt latviski. Vienīgi vecāki to uzrunā. Jā. Un tā aizbraucu kaut kā tagad Kanādā, arī praktiski visu laiku runā angliski ar vecākiem tik latviski. Bet bija Slovāks, ar kuru praktiski krieviski visu laiku runāja. Jā, Slovāks saka, latviski nerunā. Jā, viņš runāja krieviski. Nāc, ka es tur jāmācījos krievu. Atguvu atpakaļ, un tagad man tā latviešu ir mazliet. Nu jā, tas viss tā kā maisās. Jā, visu laiku maisās un tā. Pat nevar saprast, kāda man tā īstā valoda ir, jo gandrīz katrā valodā man ir akcents kaut kāds. Angļu valoda arī ir latgaliešu akcents varbūt. Nu, kaut kā, jā, tur ir kaut kāds akcents, man eiropiešu vai krievu vai kāds viņš ir. Ja tev tagad jāpaskatās uz Edmontonu Oilers komandu un uz tiem jaunajiem, jo tur tie talanti, nu, tu pats zini, jā, nu, ritīgi, tur ir tādi puikas, jā, un kurš tev vislabāk patīk spēlētājs no šī sastāva, no šī te pēdējo gadu iesaukuma, jā, tur Eberle vai Nagels Hopkins, kurš? Es domāju Hopkins, jo sanāca, kas pret viņu vēl spēlēju. Tev sanāca uzspēlēt? Jā, mēs spēlējām pret viņu vēl junior līgā, kad spēlējām playoffos. Sanāca, ka mēs pirmajā kārtā izlidojām 4-0 tikai dēļ viņa, jo vienkārši viņam ir tik fenomenāls tās rokas un tās spēles izjūt un tās piespēles. Viņš lasa spēli, jā? Viņš lasa, jā, un atdot vienkārši ideāls tās piespēles. Tagad NHL es tā pamanīju, ka tur tie spēlētāji pat viņam neskrien tā virsū, jo viņi zina, ka viņš uzskries virsū, viņš reiz atdos citam spēlētājiem. Un, jā, ļoti labs spēlētājs, jo, kā es biju ar viņu nometnēs, nu, viņš nav tur baigi attīstīts tāds, ka viņš... Atletisks, nu, jā, tāds vienkārši normāls puisis tāds. Vidē, nu, normāli. Nav tur nekā baigi sevišķi. Ātrs airiņš, tur nav jau baigies tur kā burē. Es domāju, ka tur nebūs varianti viņam tik tur spēlēt par tādiem večiem. Pie pieaugušiem. Jā, tur NHL tomēr. Bet nē, mierīgi spēlē, jā, dot piespēles, met gols un jā, vienkārši. Un tas arī tev mazliet tā kā vērojot viņu no malas. Protams, ka viņam ir cits amplua, tev laukumā ir citi uzdevumi, jā. Bet, nu, 18 gados viņš NHL. Jā, tas dot tev to pārliecību, jā. Nu, NHL ir mērķis, vai ne? Spēlēt. Nu, jā. Jātiek līdz turienei. Tas ir tāds latgaļu spītība tāda, ka es ieķeršos tagad, nu, es neatlaidīšu, jā. Tas tēvs tur visu laiku ir, tu teici, tā, nē, eju, trenējies, jā. Tas tā jūtu to, kad ir kaut kas tāds, nu, spīts tāds, ka neatlaist. Pierādīt. Nu, jā. Es domāju, ka jā, arī tas man gājis arī no senčiem visiem. Un varbūt es esmu tāds slings, bet tomēr man ir tās darba spējīgs. Darbspējīgs sliņķis. jā. Bet var piespiest sevi. Es varu piespiest sevi, jā. Un tas man lielākais, laikam, plus ir, ka varu vairāk nodarboties nekā slinkot. Nu, tas ir labi, jā. Labi, bet kas tad senčs nāk? Mēs noskaidrojam, tad, nu, tevs tad mazliet ar ievirzi. Mēs šo grāmatu rādām, jā. Tagad Einars Pelšs, dzejnieks. Mamma uzņēmēja darbību. Kas tur vecvecāki, vectēvs, ko viņi no kur gala? Nu, māte man gājas no Kurzemes, tētis no Latgales, no Prēļiem. Jā. Tētis bija savulaik ļoti spēcīgs svarcēlājs. Aha, mēs pa gēniem jau tagad jūtam. Jā, un domāju, man tas no viņa aizgāja tas spēks un tā.
darbspējība. Tā, laikam, vairāk no tēva puses, bet gan kaut kas no mammas arī labs atnācis, tas ir, protams. Kāda runa? Protams. Tas skaidrs, tu no ģimenes viss nākam. Jā, Klau, redz, tad atgriežoties vēlreiz pie tavu tēvu darba. Te ir par hokeju arī dzēju. Es pieņemu, ka viņš ir viens no pirmajiem. Ja ne pirmais, kas filozofiski raksta par hokejistu, kā zinību sfēras pārstāv. Ja? Tie ir ārkārtīgi interesanti vārdi un ārkārtīgi interesanti teksti. Tas ir tavs kods, ja? Var teikt, tā kā tavs arī ģimenes dzīves kods, ka tu pārlasi un spēku rodi. Jā. Ja? Tēvu dzējā. Jā. Tas ir ārkārtīgi interesanti, jo nav jau daudziem tāda priekšrocība, ka viņi var pateikt par savu tēti, ka viņš ne tikai tev grūdas uz priekšu, jo visi vecāki jau vēlas, lai būtu. Ja? Bet viņi arī iedvesmo garīgi mazliet. Ja? Tā kā dod to pārliecību, jo tā garīgā pārliecība arī svarīga, ne? Ka notici sev. Jā. Viņš man māca visu, viņš ir kā man guru mans. Ne tikai kā hokeja treneris, kā hokeja vienkārši treneris. Ne kā tēvs, bet arī kā draugs. Palīdz jebkurā sfērā. Ko viņš zina, to viņš man mēģina iemācīt man, un tas ļoti palīdz. Grāmatai ir ārkārtīgi vienkārši nosaukums. Vai es? Burtiņš es. Domāts kā es. Jā. Tu savu es. Tā kā es nostiprinājos tā. Jūt, ka tevī ir tas es, ka tu vari pateikt. Tas esmu es. Kristians Pelšs. Domāju, ka jā. Tagad jau varu. Jau sāc apaugt ar sūnu. Ja, to. Skaisti. Kristian, paldies tev par sarunu. Jā, novēlam tev izdošanos. Un, tu esi tajā apritē, kur jāstrādā vienkārši. Tad jau sanāks viss. Un tēvu dzēju, lai tev dod tālāk. Gan ceļmais, gan viņš ir devis jau, protams, pietiekami daudz. Bet, lai tas arī tev palīdz arī garīgi. Un spēlē NHL. Ko mēs tev varam novēlēt? Un kādā brīdī, protams, tu atkal būs Latvijas izlases kapteinis. Būtu labi, jā. Būs labi, protams. Kristians Pelšs, latviešu hokejists, spēlē Amerikā, Kanādā, dara lielas lietas. Tēvs raksta dzēju. Latviešiem mums ir gan hokejisti, gan dzējnieki. Pie tā arī šobrīd paliekam.